Labdien, jaunieši! Nu jā, man jānāk pašam uz skatuves, tāpēc, ka es paņēmu līdzi datoru. Datoru tāds, kāds bija manā bērnībā. Un tāds, kāds bija iepriekšējos 400 gadus un pat 1000 gadus, kāds Liepājā tika plaši izmantots. Mākat tāds strādāt? Nē? Es arī nē. Bet kādreiz ar šito te veikalā pārdevējs varēja precīzi saskaitīt, cik jādod atlikums no saldējuma vai ko nu tu garšīgi nopirts. Es sasitu kauliņus un ātrāk nekā mēs ar kalkulātoru to tikām galā. Bet stāsts jau nav par to. Stāsts par to, ka Liepājas, starp citu, pēc 2 gadiem, 25. gadā būs 400 gadi, liela jubileja. Aicinu jums domāt un gatavoties, kā to svinēt un atzīmēt. Un ko es gribēju pateikt, vienkārši parādot arī šos, tā kaut kā man neiet uz priekšu, parādot šos te skaitīkļus. Ar tādiem rēķināja, tas bija dators, tas bija aprēķina mašīna, tas bija kalkulators 1000 gadu. Un pēdējos gadu desmitus mums ir notikušas ļoti straujas izmaiņas. Ja mēs paskatāmies Liepājas ostu, tad vēl 40 gadus atpakaļ Liepājas ostā bija karakuģi, tā bija slēgta militāra osta. Šodien Liepājas osta ir atvērta, pie mums brauc turisti, kruīzi kuģi, tiek vestas kravas pa visu plašo pasauli, prāmas iet uz Vāciju, uz Travemindi, un attiecīgi mēs esam kaut kur citur. Tieši tāpat tās rūpniecība, to jūs droši vien varbūt neatcerties, bet tā izskatījās rūpniecība Liepājā pirms samērā nesen, pat 10 gadiem ap kūpošiem skursteņiem. Tagad mēs domājam par to, kādā veidā metalurgu pārveidot par zaļu industriālu parku un kā uzbūvēt Liepāju pēc iespējas vairāk jaunas vietas, kur strādāt, ražot un attīstīties. Un Liepājā pēdējo, var teikt, 7 gadu laikā ir 20 rūpnīcas uzbūvēts. Un tas jau, kāpēc es to jums stāstu? Tāpēc, ka visās šajās te rūpnīcās, ja pirms gadiem 20 varbūt tur tikai metināja, tikai kaut ko locīja, tikai kaut ko tīna un vija, tad šobrīd jau tur tiek izstrādāti produkti. Tur vajag zinošs cilvēks, kur māk to uzprogrammēt, uzprojektēt, aprēķināt. Nu, tad ko tur ražot? Ja? Un tas ir viss jūsu rokās, lai Liepājā ražot ar vien vairāk. Un pavisam jauna lieta, ko mēs Liepājā jau tuvākajos gados, es ceru, ka realizēsim, tad Liepāja kļūs par vēja enerģijas un ūdeņraža enerģijas centru. Un šī tāda vizualizācija par lielu projektu ostā, ko es ceru, ka mēs tuvākajos gados sāksim būvēt, tā ir jauna teritorija, 40 hektāri, kur tiks ražoti un komplektēti vēja enerģijai nepieciešamie masti, ģeneratori un spārni. Tas būs tāds projekts, kurš, domāju, pavērš ļoti daudz iespējas katram no mums šeit esošajiem. Un vēl, kā saka, iemest vēl vienu tādu intrigu. Mēs pagājušā gadā parakstījām kopā ar Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas universitāti, ar Izglītības ministriju, ar LMT, ar TET, ar Microtik, ar vēl daudziem citiem uzņēmiem nodomu protokolu, memorandu par to, ka Latvijā jāattīsta mikročipu ražošana. Kas notika, kad sākās Covid? Kas notika, kad Suecas kanālā iestrēga konteineru kuģis? Faktiski visa Eiropa, visa Amerika palika bez mikročipiem un nevarēja saražot ne telefonus, ne automašīnas, neko. Un Eiropai plāns, un arī Latvijai plāns, ka šo te ražošanu attīstīt šeit Latvijā, un tas, ko mēs esam iezīmējuši ar šo te ideju lielo, ka tā vieta varētu būt Liepājā, metalurga teritorijā. Ambīcijas mums ir lielas. Mēs jau šobrīd esam Latvijas lielākais, jaudīgākais, reģionālais, industriālais centrs, un redzot, cik daudz cilvēku strādā IT jomā, es gribu teikt, ka mēs esam arī Latvijas reģionālais IT jomas centrs, un ceru, ka tāds mēs arī būsim un vēl augsim. Un novēlu jums šodien jaudīgu dienu, sadzirdēt to, ko jums stāsta, visas iedvesmas, jo Liepāja ir pilsēta, kurā piedzimst gan vējš, gan idejas, gan lielas lietas. Paldies, lai jums izdodās. Super! Paldies! Paldies par ieskatu tavos datoros. Tas viņiem e-pasts arī var parakstīt. Super! Forši!